Nu ko, šī nakts diezgan iespaidīga. Vētra. Tagad ir nākošās dienas rīts. Un man te bišķiņi ir jāizbrauc negaidīti. Lietas tā kā ir beidzis līt, bet nu kaut kas smīlā. Nu man rīts ir iesācies tā, ka motorolers ir pa nakti apgāzies. Bišķiņi ir saskrāpētas kaste. Nu un tā. Nu šeit ir tāda aina. Vēl neviens nav novācis. Vienvārdu sakot, blieziens bija pamatīgs. Brauksim skatīties. Nu vienkārši varbūt braukšu uz centru. Moškareiz redzēt kaut kur, kas ir vēl, kā jau ar kolēģi runājām, jāskatās 6 ziņas vakarā. Tad jau būs apkopojums pa visu šo neganto vētru. Nu, koki ir pamatīgi, visur izgāsti. Ai, kam uz mašīnas, kam nē. Bet, nu, es te skatos, ka te arī ir diezgan kaut kāds metāla staps. Metāla staps ir nogāzies. Vai kāds mēģinājis nozāģēt, kas to lai zina. Jā. Tā. Pirmais šķērslis pievarēts. Ārprātīgi. Nu, principā mašīna tur nevar izbraukt. Tur ir cauri. Vienvārdu sakot, kur tu skaties, tur visur kaut kur ir nokritis kaut kas. Vai nu lielāks, vai nu mazāks. Bet man jau liekas, ka parasti izlūst, salūst tie vecie koki, man liekas. Varbūt arī nē. Normāli. Piestāja te parciņā tikko ārprātīgi. Aiziesim vēl vienu kociņu paskatīties. Bļā, viens tā kā pēc vētras. Tā kā pēc vētras reāls, jā. Kaut kas jau man teica, ai, nu ko tur atkal kaut kādu fufeli zem. Gan jau, ka nekas nebūs. Aha. 2 reizi vakara brīdinājums atnāca uz telefonu tas kviecošais signāls. Kvētā! Tā, labi. Šitie pat aiztaisīts ciet ir. Oh! Nu, te jau kāds ir zāģējis. Te jau kāds ir sazāģējis. Te jau kaut kas cilvēki jau darbojās. Kurš to visu liks? Lai dod cilvēkiem, lai malciņi ir ziemā, kas kurina ar krāsni. Lai dod tiem. Labi, tur nekā nav tālāk. Ej, tu nost. Bet, jā, šeit kaut kādi zari apkrituši. O, šitie arī maziņie izgāsti. Maziņie kociņi. Šitā ir Križu Barona iela.
Es redzu, ka tālāk tur arī kaut kas ir izgāsts. Nu, skaidrs. Lietas ir pārstājis līt. Īstenībā silts. Karsts pat paliek tajā puslaikā. Kaut kāda saule pēc sākas svītēt, vai kas te būs? Tad jau diena ir izdevusies. Es tikai gribēju apstīties vēl vienu koku nolūzuši, bet šeit ir militārā, nezinu, kā viņi nosauc, izstāde vai kas te ir. Tā, ka vēl viens pašķīdis, tā normāli. Normāls zeriņš pašķīdis. Te būs ko kurināt ilgi un dikti. Paskaties, kas pa zaru, kas pa malku. Tik jāzāģē un jāved mājās. Tā, mums ir tik apakaļ. Nu tā, esmu iebraucis nākošā parciņā. Nu šeit aina arī nav īpaši laba. Tātad te viens kociņš izlausts, tur viens kociņš un tur viens kociņš, jā. Tā kā, un tur droši vien tālāk arī ir. Jā, nu, īsā reportāža no Scootervlog kanāla, no Rīgas. Tas laikam arī būs viss, jo es laikam negribējuši apbraukāt visas Rīgas parks vai mikrorajonus, lai jums parādītu kādu postašu. Skatieties ziņas 6 un tad jau jūs redzēsiet visu, kas un kā ir noticis arī pārējā Latvijas daļā. Tā kā paldies, kas noskatījās video līdz galam. Nu, Vespiņai te bišķiņ tādi skādi ir šiten un no kritiena šis ir salūzis, atstarotājs šitas jau bija, šitas gan nebija. Nu tā, priecīgs neesmu šorīt, bet ko darīt? Pagaidām tas arī viss, tiekamies kādos no maniem citiem video. Čau!